Labdien, godātie televīzijas skatītāji! Šodien jūs ekrānos CSN aktuālākie sporta jaunumi. Ar jums kopā tuvākās minūtes būs Joāna Miteniece. Par karjeras beigšanu oficiāli šorīt paziņos seškārtējais pasaules čempions šakā Baltkrievs Igors Treķakovs. Savu pirmo pasaules čempiona titulu Treķakovs ieguva 1998. gadā Toronto, bet pēdējo pirms 3 gadiem Madridē. Ir ļoti grūti pakāpties malā, taču saprotu, ka savu esmu padarījis. Tā vien liekas, ka šahā nav nepieciešami fiziski muskuļi, taču jūtu, ka esmu fiziski noguris un vēlos dot vietu jaunajiem sportistiem. Mēdījiem skaidros 67 gadus vecais Treķakovs. Sportists pirmo čempionu titulu izcīnīja 1998. gadā. Pēc tam par čempionu atkārtot kļūstot 3 gadus pēc kārtas. Vēlāk čempionu titulu atgūstot 2002. gadā, 2006. gadā, kā arī 2009. gadā. Pašreizējo pasaules čempionāta titulu nesa zviedrs Jans Halmensons. Ar jums kopā bija es, Joāna Miteniece. Palieciet pie ekrāniem, jo tūlīt studijā laika ziņas. Paldies!